Kā jūs tā principā vērtējat šā brīža situāciju, runājot par valdības veidošanas procesu? Ir divējādi sajūta. No vienas puses tā politiskā situācija nešķiet tik sarežģīta, lai mēs nonāktu tik ilgā procesā izveidot jaunu valdību. Bet no otras puses tā situācija ir tāda nepatīkama, jo, manuprāt, mēs vājinam daudz redzēto politisko faktiski partiju demokrātiju šeit Latvijā un arī parlamentāro demokrātiju, jo skaidrs, ka cilvēkiem, kas ir politikā, jāiet ar vēlēšanām. Tad viņiem jāievēl, viņiem ir jāizpilda savu solījumu, viņi nepilda, viņi soda nākošā reizē vēlētāji. Un tas ir šī demokrātiskā pamatbūtība. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam tik ātri jau par ļoti kritisku situāciju, kad ir vajadzīgs nepartejisks premjeras, tas nozīmē, ka mēs esam ļoti sliktā situācijā, kas īstenībā neatbilst patiesībai. Bet jūs vērtējat tiešām kā ļoti kritisku šo situāciju? Nē, es nevērtēju viņu kritiski. Viņi nav tik sarežģīti. Šajā gadījumā Saeimas vairākums ir acīm redzami centriski labējā koalīcijas virzienā, par to nav šaubu, un, manuprāt, tikai loģiski būtu prezidentam, manuprāt, to ievērot. Cita lieta, ka iespējams vienotība ir bijusi pārāk agresīva dažos jautājumos, un iespējams, ka prezidents vēlās šo lielāko partiju pašlaik varas partiju Saeimā mazliet iegrožot. Ja tas ir tā, tad tas nav tik kritiski. Un es paredzu, kā jūs tikko teicāt, ka līdz 7. janvārim vienotībai ir jāsauc, un es domāju, ka viņiem jāsauc ir savs kandidāts, savs partijas kandidāts, jo pretējā gadā viņi parāda savu vājumu. Jūs sacījāt, ka šī vienas partijas iegrožošana, tas vēl būtu saprotams iemesls, kas nebūtu saprotams iemesls. Kas būtu tas, uz ko jūs temējāt, ka ir arī citi iemesli iespējami? Es domāju, ka nākošajai valdībai ir ārkārtīgi svarīgi parādīt sabiedrībai, kā šīs centriskās labējās partijas, tātad viņas var arī veidot nākošās valdības skeletu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi visiem, un tas rada stabilitāti, pārmantojamību valdības politikā, un nekādā ziņā nekādas ģeopolitiskas pagrieziens. Savukārt, ja tā valdība top tik sarežģītos apstākļos ar nepolitisku premjeru, piemēram, galā un tam līdzīgām lietām, tas nozīmē, ka ir sagaidāms pārmaiņas pēc nākošā gada oktobra vēlēšanām ar ļoti nezināmu pagriezienu. Un mums ir ļoti sarežģīti jautājumi, kas jārisina nākošajos mēnešos. Piemēram, jāpieņem likums, enerģetikas likums ar saistībā ar gāzes monopolu stāvokļa izmaiņu. Mums kaut kas jāpienāk pie kopsaucēja termiņu uzturēšanās atļauju ziņā, un faktiski mazliet tā kā vajadzētu padomāt, ka arī investīcijas no rietumu puses arī būtu vajadzīgas, ne tikai no austrumu puses Latvijā, kas, protams, ietekmēs politiku. Jūs pieminējāt šo ģeopolitisko pagriezienu. Mēs pirms brīža 900 sekundēs runājam arī ar aizsardzības ministru un premjera amatā kandidātu bijušo šobrīd Artu Pabriku. Viņš arī pieminēja dažādu vērtību sistēmu ar prezidentu partijām un arī ģeopolitiskā izpratne. Kāpēc tam tik nopietni ir jāpievērš šobrīd uzmanību? Es domāju, ka Artim Pabrikam, kā aizsardzības ministram, noteikti ir vairāk informācijas par šiem jautājumiem nekā man. Bet pašā laikā es noteikti par konkrētām lietām, bet es domāju, ka ir acīm redzama šī sadursme starp to politikā, vismaz redzamajā līmenī pārstāvē Artis Pabriks, kā aizsardzības ministrs, un to, ko prezidents tagad noraidot viņu premjeru kandidātu. Kas man arī pārsteidz. Prezidentam ir no partijām atšķirīga ģeopolitiskā izpratne. Varbūt tieši Pabrika neizvirzīšana to nozīmē. Es domāju, ka lielā mērā jā, jo mēs neslēpām, ka Nacionāla apvienībai no vienotības redzamajiem politiķiem šī bija labākā kandidatūra, ņemot vērā viņu politisko faktiski daudzu gadu virzienu, lai arī mēs varam dusmoties par Abēnu sadošanu, kur viņš bija kā ārlietu ministrs tajā laikā valdībā. Bet katrā ziņā Artis Pabriks pēdējā laikā bija ģeopolitiski, manuprāt, ļoti izteikti uz rietumu pusi, uz Eiropas Savienības, NATO interesēm, kā jau tas aizsardzības ministram pienāks, un tas, manuprāt, ir pareizi. Tas, ka prezidents viņu noraidot un pasakot to, ka ir kaut kāda informācija, kas ir slepena, noslepenot, tad rodas jautājums, varbūt, ka tad ir tik ļoti svarīga šī informācija, kāds Pabriks vairs nedara arī par aizsardzības ministru. Kas nozīmē arī šī spēle, noraidot viņu kā premjeru uz šīs informācijas pamata, rada sabiedrībā bažas, kas tad tur īsti ir. Mēs jokojamies mazliet ar valdību un varu Latvijā. Varbūt paturpinot vēl par šo ģeopolitisko izpratni, vai tātad noraidot Pabrika kunga kandidatūru, prezidents varētu nepieņemt vispārēji labējo partiju tālāko redzējumu valsts attīstībā, kas arī nozīmē ekonomisku jautājumu risināšanu? Es domāju, ka jūs varat atcerēties, kad valsts prezidents pēc Maksimas traģēdijas 2. rītā, viņš bija vienā no televīzijas studijām, neatceros vai jūsējā vai konkurējošā, un viņš teica tādu ļoti, kas, protams, bija emocionāli saprotam, ka tur bija dažādi tautību cilvēki tikuši cietuši un gājuši bojā, un kā, protams, sabiedrībā šādās kritiskos brīžos neskatās uz šīm lietām, bet skaidrs, ka tas bija tāds politisks vēstījums arī no viņa puses, vismaz es to tā uztvēru. Kā, ja gadījumā, un īpaši, kad Dombrovskis tika atkāpies vai atkāpināts, kā nolēta saka, ka tas nozīmē, ka ir solis no prezidenta puses šīs izlīguma
virzienā. Ko ar to saprot, tas ir cits jautājums, jo tas izlīgums ar ko. Es domāju, ka Latvijas vēsture un arī ļoti grūtais ceļš uz neatkarības atjaunošanu un arī pēdējie cīniņi, es domāju, tīri ģeopolitiski redzot, cik agresīva Krievija ir pret Ukrainu un daudzos citos notikumos veidojot savu Eiroazijas Savienību. Tas nav tas labākais virziens, ar ko tad mēs īsti izlīkstam. Kas ir labākais virziens? Labākais virziens Latvijai nemainīt savu politisko kursu un līdzīgi kā Igaunijai un lielā mērā arī Lietuvai būt kā tās bijušās Padomju Savienības, bijušās okupētās valsts, kas nepārprotam ir rietumu virzienā. Un Igaunija, es domāju, šajā gadījumā nepārspīlēja to, ka mēs vienmēr sakam, Igauni dara pareizi, bet viņu prezidenta vēstījums ir pilnīgi precīzi. Es nebraukšu arī uz Sočiem, tāpēc, ka Krievijā cilvēktiesību pārkāpumi daudz citas lietas, un līdzīgi kā to dara Vācijas prezidents un Francijas. Un valsts prezidents Andris Bērziņš ir teicis, ka viņš brauks uz Sočiem. Turklāt pēdējo šo viņa prezidentūras laikā viņš arī ļoti daudz ir apmeklējis daudzas valstis austrumos un meklējis dažādas ekonomiskās sadarbības iespējas ar šīm valstīm, kas it kā nav nosodām, bet jautājums šeit ir par balansu un par to, vai šīm ekonomiskām interesēm nenāk pēc tam kādi jautājumi, kas politiskā līmenī tiek spērti un mainīti. Vai šis rada tiešām pamatotas bažas, ko mēs tagad varam attiecināt arī patiesībā pat uz nākamās valdības apresē? Es domāju, ka zināmā mērā jā, tāpēc, ka tās attiecības, kas ir ar bijušās PSRS telpas valstīm, osmās, viņas nav tikai ekonomiski virzītas. Es domāju, ka mēs visi saprotam, cik Krievija ir agresīva arī pret citiem Vidusāzijas valstīm, citām Kaukāzes valstīm. To mēs redzam Grūzijas gadījumā, Armēnijas bez šaubām, kur arī tika iestādināti, ja tā varētu teikt, muitas savienībā. Un es domāju, ka ja prezidenta vizītes norādītu, ka šīm valstīm izdodas pagriezties Eiropas Savienības virzienā, viss, kurš viņš ir apmeklējis, tad tas būtu austrumu partnerības ietveros tāds būtisks solis, ka Latvija, līdzīgi kā Lietuva, kura prezidē pašlaik un par šo jautājumu bija ļoti aktuāli notikumi, kur beidzās gan neveiksmīgi, bet ka viņi vismaz Latvija virza šīs bijušās PSRS valsts Eiropas Savienības virzienā, diemžēl tās nešķiet, ka tie rezultāti. Tie rezultāti ir kādi naudas pieplūdumi vai kādi darījumi, kas īstenībā Latvijas ekonomiku lielos vilcienos neizšķirs. Jūsuprāt, vai prezidents Latvijā tās ierastās valdības veidošanas tradīcijas šobrīd tā kā pārkāpja, jeb tas, ko viņš dara, tas vēl ir joprojām nerada bāžas par to, kas interpretācija. Es vakar skatījos Vairsvīts Freibergs arī tādi runas par tām lietām. Atceroties tos laikus, kā mēs veidojam valdības, vairākas bija ļoti sarežģīta situācija, bet Vairsvīts Freibergs kā prezidente vienmēr respektēja parlamentu vairākumu, lai gan es pieņemu, ka viņai iekšēji nelikās tā labākā kandidatūra. Es domāju, mēs atceramies, viņa nominēja gan Andris Čēli, trešo reizi tas bija Andris Bērziņš un tā, bet viņa ļoti ievēroja šo Saeimas, teiksim, politiķu vienošanos par šo labāko situāciju, kā mēs varētu iet uz priekšu. Un viņa vienmēr, starp citu, varēja paskaidrot savu pozīciju, jo arī tad sabiedrībai radās jautājums. Es domāju, ka pašlaik prezidents ir parādā sabiedrībai paskaidrojums par politiku. Par savu izvēli. Mēs ir kā teicām, mēs ir kā šeit runājām par to, ka iespējams vienotība virzīs un viņai būtu jāvirz savus kandidātus, bet kas notiktu gadījumā, ja līdz 7. janvārim neviens kandidāts netiktu izvirzīts no šorīt arī teica, jā, ka... Es domāju, ka šādā gadījumā prezidents parāda, ka Latvijā ar politika ir slikti, ar partijām ir slikti, ar parlamentāro demokrātiju ir slikti, un viņš vēlas lielāku spēku sabiedrības apziņā uz to, ka viena personība var vairāk kaut ko izšķirt, un viņa, teiksim, satvers Saeimas, faktiski iesniegtie grozījumi par prezidenta varas palielināšanu rada augsmu lielāku, un tas, manuprāt, nav tas process, kas būtu vajadzīgs īsi pirms vēlēšanām, vēl jau vairāk redz, cik daudz sigpartijas top pašlaik pēdējā laikā, un tieši latvieškā elektorāts pārnā, kas kopumā rada iespējamību tā domāt, ka tas īstais mērķis ir tiešām varbūt tās pazemināt partiju demokrātiju. Kāpēc to varētu gribēt darīt? To es nezinu, bet man vienmēr ir simpatizējuši, piemēram, anglosakšu sistēmā, kad jūs nevarat būt premjers vai valdības ministrs, ja jūs neesat ievēlēts. Kontinentālā Eiropā tā tas vienmēr nav, bet vienmēr pārmet, piemēram, bijušajam franču premjeram De Villepinam, ka viņš nekad nav bijis ievēlēts, ka viņš nāca no diplomātijas, un viņa karjera diezgan ātri arī beidzās Francijā. Tā kā es domāju, ka mums vajadzētu saprast, ka vienīgā un pareizā, lai arī nebūtu ne ideālā sistēma, ir šī parlamentārā demokrātija, ka cilvēki, kas iet politikā un pieņem ministru vai premjerministra amats, atbild sabiedrībai par rezultātu, un sabiedrības viņiem reaģē pacietīgi viņus vēlējot, ievērējot, vai tieši otrādi sodot un neievēlējot. Prezidents pats pirms laika bija nācis arī klajā ar dažādiem priekšlikumiem, kādā veidā valdību veidošana varētu noritēt turpmāk. Šobrīd tas izskatās, ka viņš it kā vēl šos neapstiprinātos notikumus pats jau tā kā
izmēģina nedaudz praksē. Vai partijām varētu būt kaut kādas noteiktas bažas, ka šādā veidā, ja mēs šobrīd redzam, kā notiek valdības vadītāja izraudzīšana, savā ziņā pārkāpj noteiktās normas, un partijas arī pret to var kopīgi protestēt? Es domāju, ka prezidents apzinās to, ka partijas, diemžēl, arī nav tik nobriedušas tajā ziņā, ka viņas nesaprot, ka šai situācijai viņām vajadzētu, kā jūs sakiet, rīkoties kopīgi. Diemžēl tas tā neizskatās. Bet šis būtu jautājums, kas partijas varētu vienot? Tas nevajadzētu būt tam vienotības argumentam, kāpēc partijām vajadzētu vienoties tieši par konkrētu personību vai kaut kā tam līdzīgi, bet partijām vajadzētu saprast tām, kuras pašlaik ir veidojusi Dombrovska valdības vairākus gadus jau, un ka viņām ir atbildība tomēr par to, kādā veidā turpināt šo ģeopolitiku. Ko Nacionāla apvienība konkrēti, piemēram, ir gatava darīt, lai tomēr vienotu šo pozīciju? Mēs šajā gadījumā, teiksim, par Artu Pabriku kandidātu nepārprotam devām signālu, ka mēs esam pār, bet mēs neparakstījām nekādus dokumentus, lai šajā gadījumā neradītu kaut kādu iespītēšanos tīri formālā līmenī starp prezidentu un Saimu. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs tiešām aicināsim kaut kādā veidā tikt uz priekšu, un skaidrs, ka acīm redzot pēdējos mēnešus līdz nākošā gada Saeimas vēlēšanām būtu, mūsuprāt, jāvada tām partijai, kurai lielākā ietekme Saeimā. Un ņemot vērā panākt, šajā mirklī. Gaidīsiet no vienotības, mudināsiet viņus, piedāvāsiet kopīgi meklēsiet kandidātu. Ar vienotību nav vienkārši, viņi ir pietiekami ambiciozi partija, un es domāju, ka viņiem pašlaik ir zināms pārdomu periods, kādā veidā tikt. Viņa nav viendabīga partija, kā mēs arī to zinām. Un šai gadījumā es neizslēdzu pat iespējas, ka tas bija daļai no spēles elementiem, kāpēc gāja no sākuma 3 kandidātiem, tad ar 1, kad jau zinot, kad iespējams to noraidīs, faktiski noņemot iespējams šos cilvēkus no tālākās debatas kā premjera kandidāts, kas bieži vien ir gadījies, kad lielākas varas partijas iekšpolitiski šādā veidā risina jautājumus. Es ceru, ka tas nav tik sāpīgi šoreiz ar vienotības iekšienē, un ka mēs katrā ziņā esam par konstruktīvu sadarbību gan ar viņiem, gan ar ZZS, gan arī, protams, ar Reformu partiju, nezinot gan, kas ar viņiem notiks īstenībā tuvākos mēnešus. Mēs nezinām arī, kas notiks ar tām partijām, kuras vēl nav parlamentā, bet cenšas vismaz uz to pusi tēmēt. Viņas ir ļoti daudz, jā. Iespējams, Inguns Sudrabas vēlēšanās startēt politikā, Ainars Šlesers. Kā jūs vērtējat šo politisko spēku iespējas? Viņas ir daudz par daudz, un vēl var gadīties, ka arī demokrātiskie patrioti izveidojās un tam līdzīgi. Es nebūtu tik naivs politikā domāt, ka tas ir vienkārši cilvēku iegribas. Tas ir interešu grupu pārstāvniecība, jautājums, kāpēc, cik viņi ir, teiksim, cik daudz šī interešu grupu pārstāvniecība ir ar ļoti nozīmīgiem mērķiem, cik ar īstermiņu mērķiem, un katrā ziņā viņa sadalīs elektorātu, kā es arī droši parasti saku, tajā latviešu elektorātu daļā, jo Saskaņas centra elektorāts, protams, teiksim, Ušakovas situācija Rīgas domē pēc Maksimas negadījuma, var darīt, ko grib, bet viņa bāzes elektorāts šai gadījumā ne par kapeiku nemainās. Kas tādā situācijā ir uzvarētāji? Acīm redzam, Saskaņas centrs un jebkurā gadījumā tie spēki, kas gribētu Latvijas valdību padarīt savādāku nekā tā ir Igaunijā un Lietuvā. Jūs arī pieminējāt par šīm interesēm, kas partijas, šīs mazās partijas šobrīd pagaidām mazās pārstāv noteikti. Tas nozīmē, ka šīs intereses arī ļoti saskaldītas, jo viņas ir pārāk daudz riņķi. Jā, viņas ir pārāk daudz, un tur ir tīri ekonomisks intereses, kas ir varbūt tās, tad šī politiskais spēks visdrīzāk nebūs pārāk nozīmīgs. Ja tās ir saistītas ar tādām nopietnākām interesēm, iespējams, kā mēs te runājam, ar Latvijas tāda tālējošā ģeopolitiskā virziena pagriešana, tad tās ir daudz nopietnākas intereses, kas tiek pārstāvētas politiski caur jaunveidojumām partijām. Šobrīd mēs zinām 2. Inguns Sudraba vēl partija nav nodibinājusi, Ainars Repšs, Ainars Šlesers. Kurā virzienā jūs redzat ir šīs intereses? Viņas, manuprāt, lielā mērā balstās uz šiem ekonomisko interešu zonām. Ir skaidrs, ka mēs redzam, kādas kampaņas var atļauties Latvijas attīstībai, un arī Šlesers, es domāju, atļausies. Tā pašā laikā, pat cik tas kopumā ved, viņu vai nu veiksmīgs, teiksim, vēlēšana rezultāts virs 5% vai zem, jebkurā gadījumā ietekmēs to virzienu, kas ir tas nopietnais virziens. Tā kā es domāju, tur bieži vien ir grūti politika atšķirt, cik tālu tās iet vienkārši, tā sakot, peļņas intereses kādam biznesa sektoram un cik tālu tās ir kaut kādas nopietnākas intereses. Kādreiz, es domāju, 90. gados nākot ārā no atmodas, jaucot padomu sistēmu nost politiķiem, iespējams arī bija interesi, viņš bija savādāks, tur varbūt tās tajā laikā bija cits virziens, bet katrā ziņā tas laukums, par ko mēs varējām vienoties kā Tēvzem brīvība gan ar Latvijas ceļu, gan ar ZZS, gan ar citiem,
bija tomēr nepazaudējot šo lielo ainu Latvijas virzībai uz Eiropas Savienību un NATO. Tad, ko jūs partija šobrīd, kāds ir plāns vai ko ir gatavi darīt, lai neīstenotos šis, jūsu vārdos ietvertais nīgums? Mēs būsim ļoti konstruktīvi valdības veidošanā, necīnīsimies tik daudz par amatiem, un katrā ziņā tā būtība, ka mēs gribētu redzēt, lai valdība ir proporcionāla, tas viņai palīdzēs vienkārši nostrādāt to laiku, un mums ir ļoti svarīgi saturā ielikt šai valdības deklarācijai. Mums tiešām uztrauc šis gāzes liberalizācijas jautājums. Mums tiešām uztrauc termiņu uzturējušās atļaujas, ko es teicu, arī šis nebanku sektora attīstības modelis, cik tālu mēs ejam. Daži citi pavisam konkrēti jautājumi, turpat Citadeles pārdošana vai LMT Latelekom sapludināšana. Mēs tiešām gribam, lai arī šie ekonomiskie bloki būtu atrunāti valdības deklarācijā. Jo, ja arī tā valdība nepaspēs šī nākošā līdz Saeimas vēlēšanām pabeigtos darbus, tā būs iestrāde nākošās valdības, un mēs ceram tomēr uz pozitīvu rezultātu, ka nākošā valdība būs tas konstruktīvais tāds skeleta elements arī uz nākošām pēc Saeimas vēlēšanas. Un varbūt pašā sarunas noslēgumā pavisam īsi par nākamām Saeimas vēlēšanām. Vai tur jūs arī redzat, ka partijas varētu kaut kādā veidā vienoties, labējās partijas? Mēs kādu brīdi atpakaļ minējām, ka varētu mēģināt vēlreiz, ja ne gluži izveidot vienotu sarakstu, tad vismaz vienoties par pirmsvēlēšanas koalīciju, kā tas ir daudzās Skandināvijas valstīs. Piemēram, ja vienotība ZZS un mēs, teiksim, ejam katrs ar savu sarakstu, protams, bet sakam, ka mums premjers būs šis, vai arī, ja gadījumā mēs nevaram būt tik elastīgi, tad no tās lielākās partijas tas ir šī konkrētā persona. Un ka mēs nemānīsim vēlētājus pēc vēlēšanām un neiesim taisīt koalīciju ar kādiem citiem. Tas jau būtu solis uz priekšu. Paldies jums par sarunu šorīt.